Sveicināti, labdien! Čaujinieks, kas saka visiem! Man ir stāstamais kapeņu stāstiņš. Viens stāstamais būs pa kapeņu stāstiņam, kas tur. Labi. Nu tā. Jūs iedomājās, pils, jā, vecs pils, jā, pils, jokaidī, tā tumši, bet tāds sūdīgi briesmīgi izskatās, tāda, pils, tāda, neumalīgi vispār tāda, kā jau vecos laikos tāds, nesmuksās, ne? Labi, tas tā, apmēram tā kaut kā, labi tā. Tajā pilī kāds saimniekoja, ja? Pieņemsim, es varētu būt, bet es negribētu tur nav ko darīt, tur internets nav karaļgalīgi, tāda, jā, labi, tas būs pidīrs, arī tas internets man vispār paiet, tā, tur kāds apsaimniekoja, uzraugs, pils saimnieks, tas nebija pats saimnieks, bet sēdnieks, uzraugs, nakts sargs, kalpotājs, kas tu uzpasē visu tur, patīk kaut ko pienaglo, ja tu vajag kaut kā tajā. Tad, tā, bija vakars, tāds vējš, tagad šodien apmēram, tāds, tikai vakarā, jā. Tad, tā, vecs viens pats, kā parasti veids savus darbus, tur paslauk zirnekļu tīkls, tā, paiet tur slotu, kaut ko paslauk pa kreisi, tur, karoči normāli, jā. Iededzina sveicīs, lai kaut ko redzētu, ja elektrība vēl nebija. Kur tad elektrība? Kurš muļs tagad elektrību grib maksāt Latvijas energo uzraus sēns gaisā labāk sveicīs, man liekas, tā ziņā labi. Tas tā, sveic, viss, lai redzētu, tur kaut kā šitā lampa, petrolais, tur tādišu pagriež, Zebis, kas saka, te strādā tālāk, kaut ko tu piekārto, tā vispār uzvāk te. Vējš tāds vispār zārs purin neko nevar saprast. Tā pēkšņi veids kaut ko darbojas, tur arī no savām lietām. Kaut kas, es biju domā, what the fuck, kas saka, tādā ziņā, nē, viņš nevarēja saprast, paklausās vēlreiz, atkal tas pats bija tāds, viņš nevar saprast, vai dūs tagad tāds skaņa, tagad kaut kas attaisies, ienāc iekšā kāds, tajā pilī, tāds, kaut kā tur tā, nevarēja saprast. Es uzreiz nomēs, bišķi tā sarausies, ja palūk tā klusām palika višķi tā, tāds uzreiz tā, iekšējais stress, tās jums arī tā ir bijis, ko jūs stāst, ka nav? Kaut kas, domāju, blīns, kas tur, ko tur jāpā, pēc dziļāk un te uzreiz, blīns, tā sajūta, ka kaut kas tur līdzīgi, tev pateka veci. Veci tagad lēnām paūdēs. Es dūstem, bet pavais ķērāju, ka neviena nav. Iet tālāk, blīns dūsts iet. Paskatās pa lodziņā arī, tur tās mazīšu, gan jau bija, droši vien, blaks. Paūrī, kā tur
ārā tur nevienu nevar redzēt, jo tumšu vējš pūš. Koks tur locās, līgojas, neko nevar saprast. Un tā pēkšņi vecs uzreiz dzird to pašu skaņu. Nu, kaut kā tā, izrādās. Līdzīgi, tagad es pirmīt, tagad tā, kaut kā tā, jā, kaut kas tāds. Tagad dūši kā tā taisno. Tagad, dūši kā neviens nav attaisījis, jo viņš bija aizslēgts, ārnes, zārstu locās, tie tur skrāpēs, tie tur savādāk čīkpjāt kaut kā tik pa laiku piņ. Tagad veids, viņš jau to lukturīt iet atpakaļ. Viņš dzird vēlreiz to. Vēl vienreiz to skaņu. Tagad viss, ko turēs. Viņš blīns. Iet iekšā. Nāk skaņas no pilēku, man tāds kambarīs un nolikta viņa tāda. Mēs tagad tuvojas, apstājas tā klusam, viņš pilēvies, atkal tā paša skaņa. Tikai mazliet tā klusāk, tā kaut kā tā. Redz, tā lēnām ārtais dūs vaļā tā, šķirbiņu palūri iekšā, nozēš savējo spūzu, tā lai neredzēja, ka tu ir kāds. Johaidi ārā, viņš baigi, jātais uz dūrs, viņš baigi skatās. Bļaļ, kaimiņi peķi. Viņš ukskruvaļā. Tāpēc jau tā skaņa bija. Tas sargļi bija. Peļ, ko tu te dari, kā tu man pārbiedēji? Es domāju, blīdz, kas tev, kāds man te ielauzēs? Tu normāli paklusu, tikai viņš uzskruvaļā. Tāds skaņas nāc, blīdz. Tā kā jūs arī akorķi jūt tur tā klusam. Ja tu baigi ātri, tad poki iznāk beigās. Bet tas Peķkins jau negribēja, lai tu būtu tas poks, tad uzreiz viņu uzķert. Jā. Peķkins, ka bija to vecim čomāks pazīstams kaimiņš. Tādā ziņa. Viņš saka, nākšies, tu tā nedari paklusu, nelaies, tu man pasaki. Tas Peķkins saka, blīdz, es tev pa visu šito pīlu meklē tur. Es nevarēju tev atrast, blīdz, baigais sušņaks. Neko darīt, viņš saka. Es zinu, ka viņš uks, gan jau es tev atradīšu, man vajadzēja uzlāpīties man priekš vecais. Labi, nekas tur vajag. Tā. Tādā ziņā viņš bija normāli, bija iekapāja, pasēdēja. Savu Petrojas lampu padzēja. Viņš uks arī vēl kāds skaņa bija tā, kaut kā tāds vēl pāris skaņas bija, un tad viņš bija labenīgs. Tagad nebija ne kā tur poltergeis, ne kaut kāda vampīra, ne tur ragans, ne zagaļnieks, ne nāc. Vienkārši čomāks atnāk uz pieliekuma iekapāt viņu, kā saka, īstenībā labenīgs. Ja man būtu viņa pagrabs, tad es pats tur sēdētu katru vakaru, katru dienu. Tad, ja man tur būtu zem 10 paslaigā. Tādā ziņā, ja. Labi. Te kapeņu stāstiņu būtībā par to pīli, tur tā nekad nebija noticis, tā joku pēc. Ja kādam patīk, tad ir labenīgs, ja nē, tad arī čavenīgs, kā saka. Pagaidām mēs
teikšu to pašu. Čavenis.